Labrīt, tad ir Sapisē radio. Atrodamies Ugālē, no kurienes arī mēs raidam, ja? Šobrīd ieiesim veikalā. Saucās Kubus. Veikals Kubus. Darba laiks viņam normāls. Labdien, te no Ugāles radio. Es gribēju nointervēt jūs. Negribētu nointervēt šos? Nē. Jums daudz darba? Jā. Jūs citā reizē varēs nointervēt, ja, kas sagatavosim interviju? Jā. Intervijai laiku, ja? Labi, paldies. Kā jūs sauc? Jā, labi, paldies. Kauns jums filmēties. Es pārdevēju kauns filmēties, piedalīties radio pārraidē. Iesim uz citu veikalu. Iesim uz citu veikalu, varbūt tur būs atsaucīgāk pārdevēji, kur varēs mums sniegt informāciju par Ugāles veikaliem. Šeit būs labi pārdevēji. Šis ir veikals Evelīna. Tad ir Sapisē radio pulkstenis šobrīd 10:45. Labrīt! Labrīt! Te no radio, Ugāles radio. Var jūs nointervēt mazliet? Nē, nevar. Man ir jāstrādā. Jūs tā visos veikalos darat? Jā. Es varu šeit pasāstīt par veikalu mazliet? Nē, jūs varētu iziet ārā. Jā, kāpēc? Jā. Tāpēc, ka man ir daudz darba. Redz. Cilvēki jau dusmīgi paliek uz mani. Pilnīgs sviests, kas tas ir? Tev uz ielas var kādu normālu dzērā nointervēt vismaz. Mēģināšu atrast kādu cilvēku, jo šeit ir vajadzīga viena intervija. Varbūt kādu pazīstamu satikšu. Iesim, kamēr atradīsim. Ļauni veikalnieki. Jā, tā bija cilvēks, tā bija sieviete, kur man nevienu reizi nedeva cigaretes. Viņi vispār piepērk meleņus un krāpjās šeit, šajā dzīvoklī. Viņi krāpjās ar meleņu cenām. Šis ir viņa busiņš. Tad mēs ejam ceļā uz radio studiju. Neviens nebūs. Visi guļās strādā. Šeit ir Ugāla. Šeit es dzīvoju jau 7. gadu radio, no šejienes raidi jau no 13. jūlija šogad, 20. gadā. Es vispār satriekts, man pat balss ir mainījusies, ka neviens pat negribēja nointervēties radio. Jā, es ceru, ka viņš to neskatīsies, jo viņam būs kauns par savu rīcību, bet viņš sējas paspēja nofilmēt. Parādīšu pašu labāko. Neiesim uz studiju, iesim uz citu vietu. Uz vietu, par kuras stāstīja laika ziņās radio tev vakardien no rīta. Vietu, kuras pauda laiks, kad līdz lietus. Šī ir mana mašīna. Jeb radio mašīna. Vēl nav uzlikts uzlīmīts uz durvīm un bagāžnieki, bet būs zaļā krāsa. Nē, zilā labāk. DP radio. Šitā viņi izskatās. Šitā viņi izskatās. Ļoti smaržo, te viss ir izsmaržināts. Šeit mēs ar draugiem iedzeram alu vakaros. Mašīna stāv sētā, vēl nav viss līzings samaksāts par mašīnu. Palikuši ir tikai 100 eiro. Varbūt
Kas skatās šo radio pārraidi, var noziedot šādu naudas summu mašīnas iegādē, jo man, diemžēl man ir naudas problēmas mazliet. Es šobrīd strādāju brīvā režīmā, ja, un nauda tāda lieka nenāk klāt. Redziet, kāds laiks solīja lietu, ja, Ugālē solīja lietu, bet redz, laiks ir pilnīgi saulains. Tā, un pats galvenais. Parādīšu, kā es izskatos šobrīd. Es pats neredzu sev. Es esmu satriekts, man balsī vajadzēja skanēt šitā te, bet nevis tādai maigai balstiņai. Es esmu vispār satriekts par šiem veikaliem, jā. Šausmas, kaut kādi cilvēki ir iebīgi apkārt. Neviens nemāk kontaktēties. Komunikācijas problēmas viņiem ir. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Man ir navigācija, tad tas ir galvenais. Man kaut ko jāiet sev uzpīpēt. Mēs varētu izdarīt tā, radio pārraidē un nopīpēt vienu cigareti. Cerams, varēs ielikt radio šito iekšā. Jau iet 6 minūtes. Tā, diezgan gari. Jau varētu kāds 12 uzstāstīt. Kas ir pats galvenais, lai nebūtu kauns skatītājiem skatīties, lai būtu smieklīgi, lai būtu pārraides smieklīgs, bet šādi cilvēki, ja nosita visu radio garu, ja, visu radio specifiku, ja, kas ir specifiski joka radio. Sveiciens Raimondam Frāmam, kurš objektā strādā uz ceļiem, manam klases biedram. Tad sveiciens Helēnai, Ugāles pagasts priekšsēdētāji. Tad sveiciens arī Pēterim Rasnacim, kur mēs šorīt nointerējām laikziņās, kur arī šodien labs laiks, diezgan māk paņēmis ar saulīti kopā. Mammai sveiciens, kura šodien aizbrauc mājās no radio studijas. Baļāviens, man tā izbasīši tie cilvēki ārā. Labi, veiksim pārraidi uz kādas jautras nots, jā, tad jautrā nots tāda. Kādai mašīnai stāv blakus. Redzat, kādu mašīnu man vajadzētu, kā radio, pēc 10 gadiem. Šeit objektu veids ostas celtnieks, šeit tiek būvēti 8 dzīvokļi kopā ar liftu, pa 2 stāviem ies lifts, vai pa 5 stāviem pat. Laikam pa 5. Objekts ir slēgts pilnībā, iekļūt tajā nevar. Vienīgi es varu iekļūt kā militārās policijas priekšnieks. Nākamais varētu būt, ja man iecels, kāds paprasīs. Bet es jau strādāju radio, tā kā man ir citi darbi pilns. Tā kā nesanāks. Paldies militārā policija par piedāvājumu. Mans labākais skats ir šis. Tā, laiks. Dirsā pisē radio. Dirsā pisē radio. Latvija Ugālē DP radio. Gaidam aplikāciju.